Labdien! Visiem šajā video pastāstīšu par to, kā izveidot jaunu projektu pieteikumu veidlapu līderu programmā, tātad līdera attiecīgajā rīcībā un kārtā. Jums ir jābūt reģistrētam kā lauka atbalsta dienesta klientam, lai būtu pieeja lauka atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Un jums ir jābūt tātad reģistrētam dienestā. Reģistrāciju var veikt divos veidos, dodoties klātienē uz jebkuru no Latvijas lauka atbalsta dienesta klienta apkalpošanas centriem, vai arī reģistrēties šeit pat. Uzspiežot šeit, tur tātad jūs ielogosieties ar jūsu elektronisko parakstu vai e-mobile, un tātad tur pa soļiem jūs izdarīsiet, kā tur ir noteikts, un ātri dažās minūtēs kļūsiet par lauka atbalsta dienesta klientu. Bet, lai veidotu veidlapu, tātad jūs jau esat, jūs varat ielūkoties ar lietotāju vārdu, ko jūs saņemat, kad reģistrējāties par lauka atbalsta dienesta klientu, paroli. Paroli, ja jūs aizmirstāt, tad šeit uzspiežot parādīsies e-pasts, uz kuru tad viņi jums atsūtīs šo te paroli saiti, lai jūs varētu ielogoties, un tad nomainīsiet paroli. Un otra lieta ir, kad jūs izmantojot dažādus rīkus, tātad šeit pieliekot piekrītu, elektroniskais paraksts, Smart ID vai ar banku, tātad jūs varat šeit ielogoties. Tātad es šodien ielogošos no šejienes, ievadot savu, katram klientam ir savs šis te lietotāju vārds, un tātad ievadot iekšā pieslēgties. Un tātad atverās jūsu. Tātad var redzēt klients, biedrības sateka, šis ir klienta numurs, ko jums vajadzētu zināt. Un tātad, ja jūs izveidot jaunu projektu pieteikumu veidlapu, jūs spiežat uz projekti, pievienot jaunu projektu iesniegumu, dodaties uz lapas lejas galu, un tātad izveidot jaunu līderu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, īstenošanu pieteikumu. Šeit jūs ierakstat attiecīgās teritorijas, kādu pagastu vai pilsētu. Tātad biedrības satekas teritorija Gulbenes novads, tātad liekam. Un atkal ejam uz lapas leju, un tātad reģistrēt pieteikumu kola 1921 vai kola 1922. Ko nozīmē kola 1921? Tie ir uzņēmēja darbības projekti, un kola 1922 tie ir sabiedriskā labuma projekti. Un tātad jūs izvēlaties atbilstošo projektā pieteikumu, kas ir. Tātad šeit ir redzams, ka biedrības sateka uz šajā konkrētajā kārtā, kas ir 6. kārta, izsludinājis divas uzņēmēja darbības rīcības. Tātad izvēlās atbilstošo uzņēmēja darbības rīcību, kur šeit ieliek ķeksīti, un tātad ieliekam saglabāt. Un tātad noris saglabāšanas, un ir izveidojusies veidlapa. Iziesim no veidlapas ārā, un tātad jūs redzat, kā ir. Un tad izveidosim vēl vienu veidlapiņu, tātad kā atkārtošana. Tātad šeit lejā līderi ierakstam atbilstošo pagastu vai pilsētu, kurā jūs plānojat startēt. Un tātad paņemsim sabiedriskā labuma projektus. Un tātad redzam, kā sabiedriskajos labumos 6 projektiem mums ir 6. kārtā izsludināts 3 rīcības, un izvēlas atbilstošo rīcību. Tātad, un saglabājam. Un tagad dodamies uz sākumu, šeit augšā, un projekta investīcijas, un tagad ejam projekta iesnieguma saraksts, un projekta iesnieguma sarakstā mēs redzam, ka ir izveidot tikko izveidot jaunais projektu pieteikums. Un tātad šeit mēs spiežam labot, un mēs varam atvērt attiecīgo projektu, un tātad ar viņu jebkurā brīdī strādāt. Ja mēs esam sapratuši projekta izstrādes laikā, ka mēs esam nokļūdījušies ar atbilstošo rīcību, tad kamēr vēl projekts nav iesniegts, jūs varat mainīt šos te
tā kā rīcības, bet atceramies to, ka katrai rīcībai ir savi nosacījumi, savas lietas, kas ir jāņem vērā, tāpēc jums būtu jābūt ļoti pārliecinātam, vai jūs tiešām izvēlējātās pareizo rīcību. Tātad, ja neesat pārliecināti, vai rīcība ir izvēlēta pareizi, tad zvaniet vietējai rīcības grupai, biedrībai Sateka. Kontakta informācija ir pieejama mūsu mājaslapā www.sateka.lv, kur tad jūs ar mums mēs pakonsultēsimies un tad ieteiksim jums precīzo šo te rīcību. Vēlreiz atgriezīšos uz sākumu parādīt, tātad, ja jūs saprotat, ka negribat un lai nekrājās jums dažādi tad jūs vienkārši varat izdzēst, un tātad viņš pazudīs no jūsu saraksta. Jā. Poga labot pazudīs tajā brīdī, tad, kad jūs būs vai nu projekts iesniegts, tad būs tikai skatīt vai dzēst, kamēr nebūs projekts apstiprināts, bet tad, kad jau ir projekts apstiprināts, tad parādīsies tikai poga skatīt. Tā kā jums līdz tam brīdim, kamēr nav projektiņš iesniegts, jūs varēsiet labot. Labot arī varēs tikai līdz tam brīdim, kamēr ir atvērta konkrētā kārta. Līdz ko kārta beidzas, tā šeit arī pazūd labot, tikai parādīsies skatīt un dzēst. Tā kā sekojiet līdz termiņiem un lai jums izdodas ieviest projektus.